Esiet sveicināti! Mani sauc Ilze Mētne, un jūs klausāties HR podkāstu rubriku CEO un organizācija. Interesanti, jā, jo šis podkāsts ir kaut kas jauns. Ko es vēlos ar šīs rubrikas palīdzību iedot jums, mīļie klausītāji? Es vēlos vairāk ieskatīties uzņēmuma vadītāja ikdienas dzīvē un darbā. Un man ļoti ilgi jau gribējās veidot šādas te atsevišķas epizodes un nerunāt tikai par HR tēmām, jo man vienmēr ir interesējis, kas tad notiek tajā vadītāja kabinetā. Un gribu dot jums iespēju uzzināt vairāk par šo, jo es savā ikdienā coaching sesijā satiekos ar šiem vadītājiem. Es dzirdu, kas notiek šajā ikdienā, un man patiesi gribas vairāk dalīties ar šo un dot iespēju arī vadītājiem pašiem pastāstīt par šo savu ikdienu. Un šodien, kā pirmā viešņa pie manis, viesojas Ilze Grasa Ķibilde. Ilze ir Volkswagen un Audi importētāja Moller Baltica import vadītāja Baltijas valstīs un ar ilgu pieredzi autoindustrijā. 2 bērnu mamma, vēstures grāmatas atslēgas izdevēja un kaislīga mūzikas mīļotāja. Ilze ļoti tic cilvēcīgai līderībai kā ilgtermiņa balstam, lai veidotos veselīga darba vide, kurā cilvēki vēlas strādāt un attīstīties ilgus gadus. Sveiki, Ilze! Labdien! Patiešām, jā, 2 Ilzes studijā šodien, bet patiesi Ilze man gribējās dzirdēt kā pašu pirmo, jo pavisam nesen lasīju kādu viņas interviju, kur viņa runāja par cilvēcīgu līderību, un man tā ir īpaši tuva tēma, man gribas par šo parunāt mazliet vairāk, tā kā pieskarsimies gan tam, gan arī citām tēmām. Tad, kad es domāju par šo sarunu, Ilze, un pirmais jautājums, kas nāca prātā, vai cilvēcība līderībā nāk pašsaprotami, jeb tomēr ikdienā pie tās ir jāstrādā un jāmācās, kas tev palīdz to apzināties? Paldies pirmkārt, ka tu uzaicināji, un būt pirmā ir ļoti liels gods. Manuprāt, cilvēcība ir tāda neatņemama mūsdienu sastāvdaļa, un patiesībā vienmēr ir bijusi neatņemama sastāvdaļa. Droši vien tas, ko es varu just vairāk kā 20 gadu darba pieredzē, ir, ka šobrīd to daudz vairāk piemin un daudz biežāk piemin tādā vadības līmenī, līderībā, vispār, ja mēs runājam arī ar saviem darbiniekiem, tad mēs cilvēcību liekam tanī pašā varbūt teikumā, kurā mēs runājam par mērķiem, stratēģiju un novērtējumiem. Tas arī iekļauj sevī cilvēcību. Tā laikam ir tā starpība, bet vienmēr cilvēcība ir bijusi svarīga, loģiski, jo tas ir tas veids, kā mēs ar cilvēkiem komunicējam, un es vienmēr atgādinu, pati apzinos, ka aiz jebkura cipara, aiz jebkura darba rezultāti ir stāv cilvēks. Arī tad, ja tur ir automatizācija, arī tad bez cilvēku resursiem mēs nespējam šobrīd vēl eksistēt. Un man pašai, jā, tas, protams, kaut kāda daļa nāk, varbūt automātiski un ir vienkārši daļa no manas personības, bet viennozīmīgi tā ir tēma, kuru es īpaši pēdējos 5-6 gadus ļoti intensīvi arī mēģinu mācīties, apgūt, uzzināt, un mēs varam par to mācīšanās procesu parunāt vēlāk, bet manā skatījumā tas ir tāds ne tikai vadītāja, bet jebkura darbinieka varbūt tāds kaut kādā ziņā uzdevums, ka nepārtraukt attīstīties, un tad arī uzņēmums būs gatavs tevi investēt, tad arī kopā ar pārējiem tu virzīsies tālāk un principā būvēsim kopīgu attīstību. Jā, saruna sāk ar tādu riktīgu smagsvaru, jā, par cilvēcību, par to, kas patiesībā es teiktu, ka daudzus vadītājus varētu arī mulsināt tādi vārdi kā cilvēcība, laipnība, emocionālā ievainojamība, labsajūta, atvērtība. Kā tev šķiet tomēr, ja mēs skatāmies uz līderību, kāpēc šīs lietas ir tik ļoti nozīmīgas? Pat nevis lietas, bet šīs rīcības. Visas lietas, kuras tu pieminēji, principā sevī ietver tādu psiholoģisko drošību cilvēkam. Un tas arī ir tas galvenais, ko šobrīd es redzu, ko es vēlos saņemt no organizācijas un ko es kā organizācijas vadītājs vēlos cilvēkiem sniegt. Šī psiholoģiskā drošība. Un kāpēc mēs to sajūtām īpaši Covidā vai arī nesenā Ukrainas kara laikā, ir tādēļ, ka mūsu apkārtējā apstākļi bija tik neparedzami un bija ārkārtīgi nedrošība. Un cilvēks beidzot saprata, ka tu ģimenē, teiksim, savās mājās to drošību nodrošina pats vai
tavi ģimenes locekļi un jūs paši to būvēt. Bet darba vidē, ja viss ir vairāk vai mazāk normāli un vienīgais, kas mainās, ir cipari, tad tu neizjūti to ārkārtīgo vajadzību. Bet, manuprāt, Covids norādīja, mēs visi bijām ļoti pazaudējuši tādu pamatu zem kājām. Un tādī brīdī, es varu teikt no mūsu pieredzes, Moller grupas uzņēmumos, ne tikai importētāji, bet arī mazumtirdzniecībā un arī Norvēģijā mācu uzņēmumā, kā bija ļoti svarīgi, kādā veidā tādī brīdī mēs dzīvē realizējam un runājam par vērtībām, kā mēs šīs vērtības reāli ieviešam ikdienā, kā mēs ar viņām strādājam, atsaucamies, kā mēs varbūt izvēlamies samazināt uzņēmumu cilvēku skaitu, kas bija arī mūsu uzņēmumā realitāte, un kā mēs nodrošinam šo te psiholoģisko drošību mūsu darbiniekiem nākotnē, turpmāk. Un šeit ir tās visas lietas, ko tu minēji, jo šeit mēs esam, teiksim tā, līmeni augstā, tādā next level, jau attiecībās ar saviem darbiniekiem. Tāpēc, un arī šis te hibrīda darba laiks, sevī ietver ļoti daudz šīs lietas, jo joprojām es saskaros ar cilvēkiem, kas tic un netic šim te online darba kultūras uzticības mandātam, ja? Vēl joprojām es redzu uzņēmumus, kuri par to runā, kā tomēr vajadzētu šo te obligāto atgriešanos birojā, vai arī nevajadzētu, ja tie viedokļi ļoti dažādi. Un, manuprāt, te arī parādās tā psiholoģiskā drošība, kas ietver sevi uzticību, spēju atklāti varbūt savam darba devējam vai kolēģim pateikt, ka šobrīd man ir grūtāk, vai es nespēju, vai es nevaru, un tad būt tā kā spējīgam atvērties drusciņ citā līmenī. Kā tev šķiet, kāpēc vēl joprojām ir vadītāji, kuri netic un nespēja uzticēties savai komandai? Man negribētos, protams, teikt, ka tā ir kaut kāda nekompetence, bet kaut kādā ziņā tas ir saistīts ar šīm te prasmēm. Kāpēc netic šeit spējai strādāt attālināt vai šeit autonomijai, kas tomēr ir viens no tādiem spēcīgas komandas rādītājiem? Šeit es varētu pieminēt varbūt divus tādus vispār stratēģiskus vadīšanas veidus, kādus es esmu redzējis apkārt. Tas ir īstermiņa un ilgtermiņa fokus vadība, principā. Un īstermiņā efektivitātes mērķu sasniegšanai ir ārkārtīgi svarīgs produktivitāte, efektivitāte tagad šeit ātri, ja? Un tādās ļoti intensīvās, ātrās, teiksim, tādos procesos ir ļoti grūti, ja cilvēks nav pie vietas, teiksim, ja, un tev blakus. Uzreiz nevar parunāt. Līdz ar to es arī teiktu, ka arī mūsu uzņēmumā ir brīži vai situācijas vai projekti, kurā ir vajadzīgi tāds fokus un tāds darba stils. Bet kopumā, kā stratēģija, es redzu, ka mēs strādājam ilgtermiņa vajadzībām. Līdz ar to mums ir varbūt iespēja vairāk safokusēties uz šo te psiholoģisko drošību priekš saviem darbiniekiem, lai viņi ilgtermiņā nestu mums rezultātu. Un es ticu vispār ilgtermiņā darba principiem un investīcijām šodien, kas nesīs rezultātu rīt, vairāk nekā, teiksim, īstermiņā efektivitātei, kas iespējams ilgtermiņā man radīs attīstības riskus. Līdz ar to tie ir tādi divi veidi. Manuprāt, veselīgi ir viņus apvienot, un neveselīgi ir, ja mēs vienā vai otrā grāvī iekļūstam pārāk daudz. Jā, es klausos tevi, man vienkārši tā kā medus pausī, man liekas, ka tiešām tik apzināta tā pieeja uzņēmuma vadībai, un to bieži nenāks redzēt, ka tas vadības stils ir ar domāt par darbiniekiem, domāt ilgtermiņā un rūpēties. Jautājums, kas tev ir palīdzējis iemācīties šo ilgtermiņu domāšanu? Vai, bieži mēs dzirdam par līderu piedzimst, par to, kāds saka, par līderi iemācās. Es vairāk ticu otrai versijai, ka mēs tā kā dzīves laikā mācamies šo līderību ar visu to, kas ar mums dzīvē notiek. Kas tev ir palīdzējis iemācīties šo ilgtermiņu domāšanu? Zini kā, droši vien te es teiktu, tā lomu sadalīšana ir svarīga lieta starp vadītāju augstākajā līmenī un starp vadības komandu. Jo nekādā gadījumā es nepiekritīšu, ja man teiks, ka mūsu uzņēmums strādā tikai ilgtermiņā un nedomā, kas notiek rīt. Tā nav taisnība, bet mēs esam sadalījuši savus lomas. Un tad, kad es biju vadības komandas viens no cilvēkiem, viens no komandas biedriem, tad es strādāju daudz
varbūt daudz fokusētāk uz tādu īstermiņa rezultātu vairāk, un mans uzdevums bija tāds, savukārt es gaidīju no savu vadītāju šo te ilgtermiņa redzējumu, mērķtiecīgumu uz nākotni un tādu manu vadību, ja. Un droši vien, kad man ir bijuši gan ļoti labi piemēri, gan piemēri, kuri šobrīd nav tie, uz ko es atsauktos ikdienā, bet tāds role modeling noteikti ir tas mans, kur es to mācījos, un man ir bijuši diezgan daudz vadītāji, arī dažādu nacionalitātes vadītāji, ja, gan igauņi, norvēģi, vācieši, itāļi, latvieši, krievulodīgie, tā, kad tiešām dažādi, un tu redzi arī to kultūru veidu, un tad tu uzsūc to, kas tev tanī brīdī liekas atbilstošāks. Manā gadījumā noteikti šobrīd mēs riskētu ļoti daudz, ja es ekspektētu no savas vadības komandas, ka visi ir tādi nākotnes redzētāji, visu tikai biznesa stratēģiju zīmētāji, mēs nekur tālu netiktu. Mūsu produktam ir nepieciešama arī tūlītai pārdošana, tūlītais aktivitātes un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tāpēc, ka man ir tāds amats, tas ir kā es to amatu redzu. Jā, un es uzskatu, ka es arī no sava vadītāja, teiksim, valdes priekšsēdētāja gaidu varbūt vēl lielāku to skatījumu, kurš iedot man vēl tālāku vīziju, kā es varu tad virzīt jautājumus tālāk. Tu šobrīd iezīmē tādu, principā to domu par kompetencēm, par konkrētām prasmēm, kādas tiek sagaidītas no konkrētās amata lomas. Un, ja mēs skatāmies šo te kompetenci attīstību, kā tu saredzi šo te sinerģiju ar HR vadītāju, vispār HR kompetenci organizācijā, kā tā palīdz veidot tevi, tavu komandu, tavas prasmes, būt ar šādu domāšanu, nostiprināt to un līdz ar to veicināt organizācijas attīstību tādu, kādu viņi ir? Pirmkārt, man ir bijusi ļoti laba pieredze ar šiem te HR speciālistiem. Mani kolēģi tanī jomā ir kaut kādā ziņā arī man parādījuši, kādai tai lomai ir jābūt. Kādai viņai jābūt? Tas, kā es to redzu, šī ir viennozīmīga vadītāja labā roka. Teiksim, droši vien tās stundas, telefonsarunas, sanāksmes, vai tās pat nav sanāksmes, tās ir tādas sarunas par tēmām. Visvairāk es pavadu ar HR kopā, un tas ir kā tāds padomdevējs, kā atbalsts ar tādu kritiskāku domāšanu uz cilvēku tēmu, un es redzu, ka mūsu viedokļi arī brīžiem varbūt atšķirās, un tas ir ļoti labi, jo es varbūt redzu no tādas vispārīgās uzņēmuma perspektīvas, ko un kā savukārt HR man vienmēr iedod vēl vairāk to cilvēcīgo aspektu un atgādina un tā kā uzliek to fokusu, kur tas ir nepieciešams. Otrs arī, ko es ļoti augstu novērtēju, ja es jūtu, ka uzņēmumā šis HR cilvēks ir kā uzticības persona darbiniekiem, un arī tāda pieredze man ir, ka man ir īstenībā prieks, ka man kādreiz personāldaļa atnāk un pasaka, ka paklau, mēs runājam ar to un to cilvēku, viņš man izstāstīja to un to, un man ir tiešām laba sajūta, jo es saprotu, ka tas nozīmē, ka tas ir tas kabinets, kurā ieiet, pastāsta to, ko nestāst varbūt citiem. Un pēc tam, protams, mēs arī esam, runājuši par to, kā mēs šo informāciju tālāk apstrādājam, bet tas arī ir tāda loma, un noteikti izjūtu ļoti lielu atbalstā plecu arī šīs minētajās divās krīzēs, kas mums nesen ir bijušas pēdējos 3 gadus, gan Covidā, gan tagad Ukrainas sakarā, kad šī te, kad es arī pati personīgi biju diezgan sagrauta ar šīm visām abām krīzēm, jo arī man pašai bija pirms tam krīze, un tas bija tāda 3 gadu non-stop, principā, krīzes menedžments tādā augstākajā līmenī, un tad, kad tā Ukrainas situācija nāca, tad es ļoti, ļoti izjūtu to caur visu savu ķermeni un ģimeni un visiem iespējamiem aspektiem, un tad bija ļoti labi, ka mēs esam tādā ļoti spēcīgā komandā, gan ar manu kolēģi Lindu, kas ir HR, gan ar kolēģi Elīnu no mazumtirdzniecības, gan ar Norvēģiem, gan, tā kā mums bija tāda rītīgi spēcīga komanda, jā, un es nezinu, vai es vispār būtu tikus galā tādā situācijā, iespējams pārāk spēcīgs sitiens tas bija. Lūk, un noteikti atalgojums ir ļoti svarīga tēma, un es vienmēr atgādinu darbiniekiem, ka par atalgojumu ir jānāk un jārunā, jo ļoti reti, kad uzņēmums nāks un runās pats, teiksim, protams, ir algu indeksācija. Jā, bet ir algu indeksācija un kultūra, ko uzņēmums praktizē,
Bet ir svarīgi, ka šis HRs ir cilvēks, ar kuru var runāt par naudu, atalgojumu un kā nekā mēs tomēr strādājam, lai saņemtu. Jā, un pēdējais laikam komentārs būtu par atgriezenisko saiti, ka tas ir tāds, jā, kā jau minēju, tāds atgriezeniskās saites kanāls, tā muļķīgs vārds kanāls latviski, bet tāds tā kā vieta, kurā šī atgriezeniskā saite kaut kādā ziņā tiek apstrādāta un tu jūties par to droši. Tas nav īsti whistleblowing, ja, kas ir šis te ziņotāja kanāls, kas ir atkal tādos citos gadījumos, bet tāds iekšējais atgriezeniskās saites kanāls un uzticības mandāts. Tā kā ārkārtīgi novērtēju un ja mēs saprotam, ka šo podcastu klausās pamatā HR cilvēki un tagad arī noteikti uzņēmuma vadītāji, kuri grib dzirdēt šīs te vadītāju pieredzes un dažādos skatījumus, tad, ja tu skaties to savu ikdienu, tā pavisam praktiski, kas ir tās prasmes, ko tu sagaidi no tāda HR vadītāja vai biznesa partnera, kurš tavā ikdienā ir, kā tā labā roka un tajā ikdienas darba dunā, te mēs runājam par tādām lielām krīzēm vai par tādiem lieliem, tādām nozīmīgu lomu kaut kādu situāciju risināšanā, bet tā pavisam praktiski, tāda ikdiena parastā. Kas ir tās prasmes, kurām būtu HR cilvēkam jāpiemīt? Jo, kā jau es pirms sarunas minēju, tad mans tas sapnis būtu, ka jebkurā organizācijā personāla vadītājs ir nevis lietvedis, kurš sakārto papīrus vai ievada datus kompjuterā, ko tūlīt jau var izdarīt ChatGPT, viss mākslīgais intelekts, principā paņem visu šo jau, tā kā esiet gatavi, šī visa, vienkārši vairs nebūs. Tad, pirmkārt, šis jautājums par to, lai HR cilvēki tā kā saprastu, kas tad ir tās prasmes, kuras tiešām šis uzņēmuma vadītājs sagaida no viņa un kam gatavoties. Un tad iezīmē to ikdienu un varbūt arī to potenciālu nākotni. Tā ikdiena vai tās manas varbūt gaidas no šī kolēģa ir, ka tas ir cilvēks, kurš strukturāli apvieno to, kā jūtas mūsu cilvēku uzņēmumā. Un es varu vienā brīdī sajust vienu signālu, citu signālu, bet tam ir jābūt cilvēkam, kurš jūt to kopējo sajūtu un var jebkurā brīdī man iedot šo te informāciju. Mēs esam jau, ja nemaldos, 4 gadus, manuprāt, ka jau 4 vai pat 5 strādājam ar Great Place to Work instrumentu, kas ir starptautiski atzīts un tāds darbinieku apmierinātības pētījums, un šis instruments ir tas, kurš mūsu personāla daļai, mūsu HR-am iedod ļoti daudz iekšējo informāciju, ar ko strādāt pēc šī pētījuma rezultātiem, ko mēs varam uzlabot, kur mums ir jau pietiekami labi rādītāji darbinieku, teiksim, apmierinātībā, un īpaši es uzsveru vienmēr pirms šīs aptaujas 2 lietas. Pirmā ir, ka es vēlos, lai piedalās visi, un mēs to ļoti daudz tā kā fokusējamies uz to, lai ir dalība maksimums, un mēs ļoti bieži arī sasniedzam šos 100%, un otrs ir uz komentāru sadaļu. Jo vairāk būs šis te feedback, šī te atgriezeniskā saite, jo vairāk mēs varēsim izprast, kādēļ viens vai cits rādītājs varbūt ir zemāks un attiecīgi uzlabot. Un tad manas gaidas no HR ir, ka tas ir tas primārais fokus, ka mēs pie šīm lietām strādājam, ka mēs parādam darbiniekiem, ka mēs nevis tikai gribam, lai mūsu rezultāts ir super labs, bet mēs reāli arī iespringstam uz to, ka tur ir lietas, kuras attīstīt, un mēs nepārtraukti dodam arī atpakaļ atgriezenisko saiti darbiniekiem. Ka mēs esam izdarījuši šo, mēs, teiksim, no jūsu atbildēm nodefinējām top 3 lietas uz nākamo gadu, un tas ir arī tas veids, kā mēs strādājam, un kā strādā mūsu organizācija. Manuprāt, tas ir nesis arī savus augļus, un cilvēki jau šobrīd zina, ka viņu viedoklis ir ļoti svarīgs. Tas, laikam, tas nozīmīgākais, ka tu pajautā cilvēkiem, tu arī pēc tam dari kaut ko, lai tās atbildes apstrādātu un arī sniegtu atpakaļ šo saiti. Jo mūžīgais klupšanas akmens visiem mums, pieļauj, ka arī pat tev ir follow-ups lietām, un vienā vai citā veidā mēs to piemirstam, vai mums tam nav laika, un tas tad ir tās manas ekspektācijas, ka to palīdz man izdarīt HRs.
Jā, viena no tēmām, par ko mēs diezgan daudz esam cepušās ar Elīnu arī HR podkāstā par atlasi un par šo te atpakaļsaiti pēc atlases, un kas ir vispār tie, tās galvenās kompetences, ko HR sniedz organizācijā, un kas tur notiek pēc tam, kas ir tās atgriezniskās saites, ko saņem cilvēki, kas ir tas tēls, ko patiesībā HRs var veidot un veido uz āru ar savām aktivitātēm. Es teiktu, ka HRs un komunikācija, tas ir tāds kompetentākās personas, kuras veido šo darba devēja tēlu un arī iekšēja organizācija šo te klimatu patiesībā. Tāda artērija. Jā, lūk, un nākotnes aspektos tad manas gaidas ir, ka ja mēs, teiksim, mans fokus varbūt ir uz kopējo uzņēmumu virzību, uz kopējo uzņēmumu stratēģiju, mums stratēģija ir dare to move, vai uzdrīkstēties virzīties uz priekšu, kurām ir 5 dažādas, teiksim, tēmas, un viena no tām ir cilvēki, tad mana ekspektācija ir, ka mūsu kopā ar Lindu, kas ir mūsu eģārs, tad mēs varam attīstīt šo te people sadaļu, un viņas ieteikumi man ir vissvarīgākie šeit, pēc tam, ka mēs esam uzklausījuši, teiksim, vadības komandu un viņu domas. Lūk, tā kā, labā roka viennozīmīgi visā, ko mēs uzņēmumā daram. Par tavu ikdienu mazliet vairāk, iekšēji HR-am, kas kopā ar tevi strādā, noteikti nav šīs domas, bet varbūt ir šādas domas, bet kopumā man strādājot lielās organizācijās un arī runājot ar HR cilvēkiem, strādājot dažādās darba grupās, ir rodas tāds iespējas, ka ir kaut kādi mīti par CEO ikdienu, ko tad tas uzņēmuma vadītājs īstenībā dara vai domā vai sagaida, un kas tad ir tā patiesība. Un varbūt mazliet varam parunāt par to, kā tu to izjūti, vai tev šķiet, ka ir kaut kāda mītiskā uzņēmuma vadītāja ikdiena, par kuru citi domā vienu, bet ir patiesībā pavisam savādāk. Pavisam nedaudz varbūt kaut ko var atklāt. Atklāt var. Protams, man jāsmaid par šo tēmu, jo nekad nebeigšu izzināt, kā cilvēki menedžēja šīs 100 lietas dienā, jo viennozīmīgi, ka tas skrējiens ir ļoti liels, un nesen kā stāsts bija pie manikīras. Izmantoju iespēju, nebija varianti aiziet ārpus darba laika, sēdēju un paralēli man bija sazvani un online sarunas, un process notika apmēram stundu, un pēc stundas man manikīrīte, viņa saka, Ilze, tev tā ir vienmēr? Un es saku, par ko iet runa? Un es saku, tu runāji 4 valodās, tev bija apmēram 6 dažādi cilvēki, tev bija pilnīgi dažādas tēmas, un es pat nepiefiksēju, jo tas bija stundas laikā pilnīgi normāla ikdiena. Un man tas ir palicis ļoti atmiņā, jo patiesībā šis cilvēks pilnīgi neesot manā jomā, tanī brīdī palīdzot man izskatīties labi, klausījās no malas, kas man notiek. Man bija normāli runāt, dažādās valodās ar dažādiem cilvēkiem, viens online, viens pa telefonu, viens WhatsAppā vai vienalga, un vēl tev dators blakus stāv atvērts. Un, protams, ka tas izaicinājums jebkuram vadītājam, bet droši vien tādam uzņēmuma vadītājam ir lielāks kaut kādā ziņā šī dažādība, šī tematu krāsainība, kas tev dienas laikā ienāk iekšā. Un tad tas ir, teiksim, mūsu atbildība jau mēģināt sadalīt to dienu blokos un tiešām fokusēti strādāt, jo arī lasīju pētījums par to, jo man ļoti interesē šī tēma, kā es varētu uzlabot savu šo te vāveres riteni ikdienā. Un ir tāds pētījums, kurš saka, ka 28 minūtes, interesanti, ka 28, nevis 30, esot vadītāja maksimālais laiks, ka viņš fokusējās uz kaut ko vienu. Lielu uzņēmumu vadītāja laiks, jo principā vispārējais ir komunikācija un pārtrauktā komunikācija, vai tā sakot, tāda neplānotā komunikācija. 28 minūtes dienā. Tas nozīmē, ja tu principā neieliec atsevišķu sadaļu savā kalendārā konkrēti un nesēdi kabūzī ciet durvīm, jo neviens jau negrib, lai tev ir ciet durvis, es jau gribu, lai tev ir vaļā durvis. Tu pat teici pašā sākumā. Nedrīkst būt nemaz kabinetā, tas laik jāstaigā pa visurī un jābūt tā kā reprezentatīvam. Tad tas ir arī kaut kādā ziņā varbūt parāda to ikdienas skrējienu, un savukārt atkal vēl viens pētījums, ko es lasīju, liecina, ka tev vajag 10 minūtes, lai tu varētu nofokusēties atpakaļ uz lietu, ko tu darīji. Kas nenotiek tā momentāli. Un multitaskings ir sieviešu plus,
Bet ir arī vēl viens pētījums, kurš pasaka, ka multitaskings nav iespējams dzīvē vispār cilvēkam. Ja, līdz ar to droši vien, ka skrējiens ir pilnīgi visiem un aizņemtība ir pilnīgi visiem, bet varbūt uzņēmumu vadītājiem tā tematu dažādība ir lielākā mērā nekā citiem. Līdz ar to pieļauju, kad ir vajadzīga tiešām šī bloku piegājiens, ka tev ir tēma, jo tad es uz savas ādas izjūtu, ka bieži nepietiek laiks iedziļināties, un tad ir šī svarīguma moments no kolēģi, ka tev ir vadības komanda, kurā tev ir cilvēki, kas to apzinās, ar kuriem tu esi vienojies par veidu, kā tu strādā, un piemēram, ja tev ir one-to-one sapulces, tad pirms tam tu zini, ko tu gribi zināt, un tev sagatavo padziļinātu informāciju, un tas nenozīmē, ka tu lien iekšā operatīvās lietās, bet tas nozīmē, ka vienkārši, lai vispār varētu pieņemt kaut kādas lēmumus vai palīdzēt pieņemt lēmumus. Šis man šķiet ļoti, ļoti būtisks punkts, tad, kad jebkuram HR-am, kurš dodas pie vadītāja, pastāstīt kaut kādas savas jaunās iniciatīvas, tad tiešām ņemt vērā to, ko Ilze tikko minēja, gan par šo pētījumu, gan par to, ka ir nepieciešams šīs 10 minūtes vismaz, un tas tikai dabiski, ka mēs nevaram uzreiz pārslēgties uz lietām, un jo precīzāk, īsāk, minimalistiskāk sagatavot šī informācija, jo precīzāk jautājumi, ko tu vēlies uzzināt, jo lielāka iespēja, ka CEO atbildēs tev uz šiem jautājumiem, jo, un es domāju, ka tas ir viens no mītiem, ka uzņēmuma vadītājs, viņš tikai tā kā izliekas, ka viņš ir tik ļoti aizņemts un ka nevar iedziļināties un ka viņam vienkārši nav laika, ar ko tad viņš tur vispār nodarbojas, bet tās tēmas, tieši tas, ko tu piemini un tā spēja pārslēgties un tas, ka tu esi to savu ikdienu sadalījis, piemēram, šajos blokos, nezinu, tev tur ir kaut kāds viens tēma, otra tēma un tad tur ir kaut kur HR jautājumi. Skaidrs, ka tavā ikdienā tie HR jautājumi noteikti ir daudz augstākā līmenī, kā varbūt citiem vadītājiem, teiksim, manā pieredzē redzot, ka šīs tēmas parasti uzņēmumā nav šajā augstākajā plauktā nozīmē. Un tas ir diemžēl, tāpēc, ka tādas tēmas kā attīstība, mācības, labbūtība, viss tas, ko mēs jau sākumā minējām, tas neienāk tajā ikdienā, un varbūt cilvēki nemaz nepievērš pietiekoši un neatvēl laiku šim savā ikdienā. Jā, tāpēc domāju, ka tas ir viens no mītiem, bet man gribējās paturpināt par šo tēmu. Tev varbūt ir vēl kāds cits, bet tu teici, sēdēji pie manikīra un tev bija šis sapulces un sieviete dodas pie manikīra. Sieviete vadītāja dodas pie friziera, pie manikīra, un šīs visas lietas ir jāspēj kaut kā savienot, tāpēc, ka tas ir būtiski mums kā sievietēm izskatīties labi. Mēs pašas jūtamies labāk, mēs esam sevi savākuši un sakārtojuši. Taču pētījumi arī rāda to, ka 1 no 4 kandidātēm tikai būs sieviete CEO amatā. Šis ir pasaules pētījums Women at Workplace McKinsey. Un arī Latvijā mēs skaidrs redzam, ka šīs te augstās vadītāja pozīcijas ir pietiekoši pārstāvētas, bet tomēr sieviete neizvēlās šo te augstākās vadības pozīciju. Kā tev šķiet, kas varētu būt tie iemesli, ja tu redzi sevi šajā vadītājas pozīcijā, un kāda ir HR loma, HR kompetences nozīme šajā lēmuma pieņemšanā? Jo es kaut kā sliecos domāt, ka arī lielajās organizācijās, kur šīs iespējas ir, tieši šīs HR vadītāja vai biznesa partneru zināšanas un spēja parādīt un meklēt šos labākos risinājumus, sieviete tomēr nenonāk šajās augstajās pozīcijās. Un tur ir gan objektīvi, gan subjektīvi iemesli. Manuprāt, man personīgi tas sieviešu, vīriešu temā drusciņi ir par daudz mūsdienās. Arī bet es tomēr tā pajautāju. Jā, bet es uzreiz to saku, jo droši vien man viņa ir bijusi nākus līdz visu laiku, tāpēc, ka es biju autoindustrijā vienīgā joma, kuras es strādāju. Auto un sieviete. Jā, un tāpēc arī tas nāk līdz visu laiku, un man jau drusciņi tas liekas, vai tiešām tas joprojām ir akto. Bet es piekrītu arī tam, ko mēs tagad redzējām Novatorē, pagājuši gadu jau, par ko iet runa par to C-suite vai augstākā līmeņa vadītājiem, ka, protams, ja mēs paņemam, teiksim, ar šī biržā kotējušas uzņēmums vai vispār, teiksim, valdes priekšsēdētāja līmeni, tad joprojām mēs redzam, ka tur ir vairāk vīrieši. Tāpat arī nesen mums bija ļoti liela konference Spānijā, Audi AG, īstenībā ne, visa Volkswagen grupa viņi organizē,
un tur bija visa pasaule sabraukusi, un sieviešu pārstāvība tur bija apmēram 10%. Un tad es sapratu, jā, šī līmenī, laikam, jā, tā ir taisnība, tas vēl joprojām ir aktuāli. Sīsjūt, jā, kāpēc tas tā ir? Es nezinu, es domāju, ka tā ir tāda tēma, ko varētu analizēt ļoti daudz visādi psihoterapeiti, vai ne, par to, kā mēs pieņemam lēmumus tanīs brīžos, kad mums ir 2 vienādi kandidāti un viņam atšķirās dzimumi. Bet šobrīd par cik tāds spiediens ļoti liels ir uz šo tēmu, tad tas, ko es dzirdu apkārt, ir, kad es esmu zenītā, ja, vecumā no 40 līdz 55, sieviete ar labu pieredzi industrijā un tā tālāk, ja. Un tad jautājums, vai es kaut kādā brīdī tiek izvirzīta daļa šīs dzimuma lietas, ja, vai īstenībā daļa pieredzes, un tad jau arī paliek dīvaini. Jā, man personīgi, noteikti mēs diversity un inclusion tematiku apspriežam uzņēmumā, bet varbūt ne tik lielā līmenī, kā to dara Norvēģijā vai, teiksim, ražotāja līmenī. Mums tas ir svarīgi pievērst tam uzmanību, tik tālu, cik tas tiek, teiksim, uzņēmumā apzināti. Mēs tā kā darbojamies ar to tēmu apzināti. Tas nozīmē, tomēr mūsu reģionā vairāk par dažādību tiek uzskatīts runāt par vīrieti un sievieti, bet patiesībā tur ir vecums, tur ir nacionalitāte, tur ir ādskrās, tur ir pieredze, tur ir visi sāds īpašības, kas ir aiz tā. Lūk, un manā gadījumā man šķiet, ka personāla daļas cilvēki var atbalstīt, izglītojot vadītājs par šo tēmu, parādot, kāpēc tas vispār ir svarīgi, ka tas nav tikai sieviešu un vīriešu aspekts, kāds varbūt ir reģionā vislielākie izaicinājumi, kāpēc mums tādi ir, un tad, kad mums ir šie izjūt pozīcijas vai arī tie paši headhunting uzņēmumi, ja, var izglītot uzņēmumus par to, ko mēs iegūstam un ko mēs zaudējam, ja mēs pievēršam šim punktam uzmanību. Un es ticu, ka ilgtermiņā šis jautājums nebūs vairs tik aktuāls, bet droši vien tagad mums ir vajadzīgs tiešām par to runāt un saņemt tā kā arguments, kāpēc tas ir svarīgi, lai tas neaiziet uz negatīvo tādu tendenci, ka mēs sākam no sērijas pieņemt sievietes tikai tāpēc, ka mums jāpieņem sievietes, ja? Tas arī slikti. Tas ir slikti, un tad noteikti, es domāju, tas sadzirdēja to atslēgas vārdu kompetenci attīstību, ka pēc būtības visus, ko mums ir jāstrādā, ir jāmāca cilvēki, jāizglīto, vienalga kāda dzimuma, rases, reliģijas un tā tālāk. Jebkurš cilvēks organizācijā ir jāmāca, taču skaidrs, ka no šīs tēmas vienkārši HR-am ir jāiekļauj savā kompetenci attīstības visā ciklā, tam tur ir jābūt, un nevis pieņemt sievieti, tāpēc, ka viņa ir sieviete, jo ir Eiropas direktīva, kas to nosaka, bet pieņemt pēc kompetencēm, un arī, ja kādam vīrietim pietrūkst kaut kāda šī kompetence, kas varbūt ir arī kādai citai sievietei organizācijā, un tad ar to ir iespējams strādāt, to ir iespējams iemācīties. Skaidrs pētījums saka, ka sievietes vadītājs vairāk tā kā ir rūpīgākas un spēja vairāk pieslēgties, teiksim, labbūtības jautājumiem, tas kaut kā dabiski sanāk tomēr mums sievietēm, un es nedomāju, ka mums vajadzētu pēkšņi no tā atteikties, tāpēc, ka mums vajadzētu būt visiem vienādiem. Nē, tur jau ir tas skaistums, ka mēs sievietes dodam vienu pusi, vīrietis dod citu pusi, un ka jābūt ir šim te balansam šajā gadījumā. Tā kā, jā, tā ir tā HR kompetence, un domājot par šo te kompetenci attīstību, man kur uz galda stāv šāds te jaunais Harvard Business Review izdevums, un tur rakstīts Reskilling is the age of AI. Ja mēs domājam par kompetenci attīstību un vispār par mākslīgo intelektu, kā tu skaties uz šo fenomenu, kas šobrīd ir šajā tehnoloģija attīstībā? Mums ir jāapmāca, jāpiemāca jaunas prasmes, jāmācās, cik lielu uzsvaru tu uz to savā ikdienā lietas un kā vispār organizācijā HR skaidro to, ka tev būs jāmācās jaunas prasmes, vai tev iespējams nebūs darbs šajā pozīcijā, kā tu uz to skaties kā uzņēmuma vadītājs? Jo šī tēma ir rekur uz lielā vāka. Jā, es arī ļoti sekoju īstenībā HBR un pasūtu, un man ļoti patīk tie viņu raksti.
un viņi tā kaut kā parasti ieskicē tās nākotnes tendences. Tādus lielos blokus, un daudz īstenībā par HR raksta. Noteikti var ieteikt, bet apmācības manā skatījumā ir viennozīmīgi viena no šīm ilgtermiņa investīcijām, un es minēju pirms tam, ka es esmu ilgtermiņa vadītājs, līdz ar to ar tādu fokusu uz ilgtermiņa investīciju, es noteikti tas arī par mācībām. Man interesanti bija vērot mūsu uzņēmuma rezultātu šī pašā pieminētajā Great Place to Work gadā pēc Covid, ka viens no lielākajiem komentāriem un viens no sliktākajiem rezultātiem bija tanī, cik mēs investējam mācībās. Tas nozīmē, ka cilvēki uzreiz pamanīja, ka mēs patiešām arī nogriezām, jo mums bija vienkārši finansiāls spiediens, mums bija tanī brīdī, kā jau ļoti daudziem uzņēmumiem jāskatās, ko mēs varam momentāli apstādināt. Mācības bija viens no tiem, un mēs nākamā gadā nesolījām, ka mēs ļoti daudz atliksim apakaļ, jo mēs drusciņi baidījāmies, kā tas viss attīstīsies, bet tagad pagājuši gadu jau mūsu investīcija apmācībās aizgāja atpakaļ tādā pašā līmenī, un mēs jutām starpību un to interesi no darbiniekiem. Tā kā man bija liels prieks redzēt, ka bija vēlme mācīties. Un manuprāt, kad šis te AI ir ideāls piemērs, mēs visi esam aizmirsuši, kas notika ar Google, kad viņš ienāca, bet atceries, ka draugiem LV parādījās vispār, vai Facebooks parādījās, vai kaut kāds social network. Mēs mēģinājām, kāds tā būt, ka tu Facebookā ieliec ziņu un tev visi redz. Un tas viss unikālais, kas bija un likās, ka Dievs mārketings nomirst, tāpēc, ka tagad taču jebkurš var Facebookā ielikt jebko. Vai, piemēram, tas pats Google, kur tu vari sameklēt pilnīgi jebkādu jautājumu un biju tikko Helsinkos Nordic Business Forumā, ko viennozīmīgi iesaku arī investēt un sūtīt savu darbinieku vai aizbraukt pašam kā vadītājiem ārkārtīgi liels tāds iedvesmas avots, tas man bija, un tur ļoti daudz runāja par šo artificial intelligence, mākslīgo intelektu, nevis no aspekta, ko viņš var, bet ko viņš nevar. Un arī parādīt to, ka mēs šobrīd redzam to virsējo slāni, kā nebūdam varbūt tehnoloģiski tik zinoši cilvēki, un mēs redzam to iespēju, ka tu ieliec tekstu, viņš izdod tev aģentu, tu ieliec tur to, viņš iedod tev atbildi, bet patiesībā jums tas visu laiku ir bijis apkārt. Mēs vienkārši šobrīd tā raustīgi to izmantojam. Un te ir atbildes to, ka ir vajadzīgas apmācības, lai tu varētu to izmantot jau profesionālāk. Un saprast, kuru daļu no šī visa tev vajag, kuru daļu no šī visa tu patiesībā vari izmantot un kuru daļu tad tu vari efektīvāk uzbūvēt savu darba grafiku. Mēs kā uzņēmums un organizācija arī, protams, šobrīd tikko kā bija pirmā saruna par to, cik mēs drīkstam, jo tur ir ļoti daudz šī drošības aspekti, tīri ar informāciju, ko mēs šērojam šī artificial intelligence platformās, bet noteikti runājam par to, kā mēs varam šobrīd labāk izmantot šo instrumentu. Un es viennozīmīgi esmu par, viņš ir jāizmanto tādos formātos, kādos mums juridiski atļauj uzņēmumu noteikumi. Un ja mēs varam izmantot mazāk laika, kā piemērs, tam aģendas rakstīšanai, kur mums pirms tam bija varbūt 3 sapulces, lai mēs vienotos par to, ko mēs darīsim konferencē un kāds jautājums mēs tur ņemsim un cik minūtes un kurš runās, tad tagad tas ir 5 minūtes ļoti labi. Tad tagad mēs varam tās atlikušās 2 sapulces veltīt, piemēram, satura sarunai. Satura sarunu jau uzrakstīt jau var jebkurš īstenībā, un arī pirms tam varēja Google iedot tev 5 galvenos faktorus HR stratēģijā. Google arī izdod, bet saturiski to nokomunicēt citiem cilvēkiem, teiksim, iepārdot latviski sakot, ka tas pēc tam arī reāli strādā ikdienā, to nekad dators nav varējis izdarīt, un to arī nevar šodien. Mēs to darīsim paši, mēs to runājam paši, līdz ar to. Interesants laiks, man ļoti, ļoti interesē, kāds aizies un kā arī mēs kā organizācija, kā mēs to uzsūksim, kāds būs tas rezultāts. Man tiešām ar sirdi sekoju līdzi, un es arī tiešām ļoti daudz tajā mākslīgā intelekta pasaulē dzīvojos un domāju par to, kā HRs var labāk izmantot, jau ir kaut kādi konkrēti rīki. Un skaidrs, ļoti patīk tas, ko tu saki, ka ir lietas, kuras nevar izdarīt mākslīgais intelekts, taču mums vajag paskatīties uz to, kā mēs varam to iekļaut savā ikdienā. Kā jau ļoti, ļoti sen vēl atceros, bija lekcija, kuru jau mūžībā aizgājušies Roberts Ķīls stāstīja par to, kā ārsti strādās ar tehnoloģijām, un neviens nevarēja saprast, kā tu tagad dators tur operēs cilvēkus, bet nē, kad ārsts izmanto tehnoloģiju, daudz labāk saprot diagnozes, daudz labāk, precīzāk zina, kur kas ir jāoperē, un tas jau bija gadus 10 atpakaļ. Tagad mēs tikai redzam to, kā tas tiešām reāli ikdienā strādā.
tā kā cilvēks plus tehnoloģija, tas ir daudz vairāk laika tu vari veltīt tiešām tām cilvēcīgajām lietām, un tas, ar ko mēs sarunu sākām, cilvēcībai. Tad visām šīm tēmām patiesībā mums beidzot ir laiks, mēs beidzot varam pievērst tam uzmanību. Un arī, protams, es nevaru palaist tev prom no šīs sarunas, nepieminot varbūt kādas kļūdas, kuras ir cilvēcīgas, un varbūt tiešām, tad, kad cilvēki klausās šādus podkastus vai lasa kādu grāmatu, man personīgi vienmēr gribas redzēt, varbūt, kas ir tās, varbūt mācības, kaut kādas atziņas, kas ir veidojuši tavu rokrakstu, jo katram vadītājam ir savs rokraksts, un viņš veidojas no kaut kādiem dzīves notikumiem, faktoriem, varbūt citi vadītāji grāmatas, citāti autori vai arī kļūdas. Varbūt tu vari padalīties ar to, kas tev uzreiz nāk prātā, tad, kad es tev to jautāju. Protams, kad ir situācijas, kuras es pēc tam nožēloju vai domāju, ka vajadzēja izdarīt savādāk, vai noteikti tās situācijas ir saistītas arī ar kaut kādām varbūt emocionālajiem izvirdumiem, kaut kādās sarunās par darbu, kas, manuprāt, ir kaut kādos brīžos dzīvē liekas tik ļoti mazvērtīgi un tik ļoti nevajadzīgi, cik ļoti man gribētos stāvēt tam visam pāri un būt tādā briedumā, jebkurā situācijā. Un, protams, ka es tādā neesmu un ir situācijas, kurās es uzsprākstu un tādējādi arī radu tādu pašu pamatu pretī tam cilvēkam, ar ko es sarunājos, un rezultāts ir nepārāk draudzīgs abām pusēm, un tad tā iekšējā sajūta pēc tam ir ļoti nepatīkama. Tas ir viens, arī otrs ļoti bieži, diemžēl bieži īstenībā, ja atklāt jāsaka, es jūtu, ka tas skrējiens neļauj to minēto fokusu noturēt uz vienu vai otru tēmu, kas ir svarīga, un vēl joprojām meklēju labāko formulu tam, jo man ir tēmas, kurās tiešām es redzu, ka būtu vajadzīgs iedziļināties vairāk, un tas rezultāts būtu labāks arī minētajā ilgtermiņā, un šobrīd tam neatrod laiku. Vienkārši tā, ka nāk viena pēc otras tēmas, un trešā lieta varbūt tieši pilnīgi konkrēti, ko es izdzirdēju arī vienā no taviem komentāriem pirms tam bija par šo te HR, tu minēji procesu, ka cilvēki pieskās darbā un pēc tam nav atpakaļ saites par to, kādēļ nebija vai bija izvēle, tad es to sauktu par exit interviews uzņēmumā vai prom iešanas sarunām ar cilvēkiem. Es viņas neesmu darījusi pietiekami daudz, es viņas neesmu darījusi ar visiem, un es par to ļoti daudz domāju. Un varbūt kāds klausās, kurš ir prom no mūsu uzņēmuma, un es varu teikt, ka man ir plāns īstenībā to izdarīt. Exit alumni. Exit alumni, labs, jā. Jo, ja es to uzlieku uz savas ādas, tad, ja vadītājs vispār nepamana no sērijas, ka es aizēju no uzņēmuma, tas, man liekas, briesmīgāk nevar būt. Līdz ar to tur visu cilvēcību tādā brīdī vairs nav svarīgi, ja, un es zinu, ka es esmu pieļāvusi šīs situācijas, kurās es, protams, pasaku tā kā paldies un tā, bet varbūt tas ir tik formāli un ne tā, kā es to vēlētos izdarīt, vai varbūt ne tā, kā es gribētu, lai man dara. Un tādi piemēri ir, un būtu vēl noteikti, ko minēt. Bet, skaidrs, jā. Tas ir darbs ar emocijām, cilvēcīgās lietas un, kaut kādi procesi, kuri, tiešām varbūt iedod arī uzņēmumam pēc tam atpakaļ saiti, ja mēs šodien runājam daudz. Es pat teiktu, ka tā nav varbūt tāda kā kļūda, bet tad varbūt laika trūkums, varbūt prioritātes tajā brīdī vienkārši nebija tās. Skaidrs, ka kādam, kurš dodas prom no uzņēmuma, šķiet, kāpēc ar mani neviens neparunāja. Jā, es arī, kad devos prom, man arī neviens nepajautāja, kāpēc. Jā, tā kā mīļie, kuri klausās, tad jūs varat mani uzaicināt vēlreiz, jums pastāstīšu, kas tur notika un kas nenotika, bet varbūt arī pavisam īsi par to tavu pašas iedvesmu, kur tu mācies, kā tu mācies, vai tu ej pie kouča, vai tev ir mentors, vai tu lasi grāmatas, tu klausies podkāstus, es zinu, ka tu klausies podkāstus, varbūt pavisam īsi kaut kas no tā, jo bieži vien atkal no HR perspektīvas skatoties, un tā kā es esmu pamatā bijusi mācību un attīstības kurpēs, tieši ar augstāko vadību strādājot, tad tā vienmēr tā vēlme, ka ko vēl tai augstākai vadībai vajadzētu mācīties, ko viņiem vēl vajadzētu tur izveidot kaut kādu programmu īpašu kaut ko, kā tu uz to skaties, vai tu novērtē, ka tev ir
kaut kāds piedāvājums, nezinu, mācīties kādā biznesa skolā vai apmeklēt tās konferences, ko tu jau pieminēji. Kā tu uz to skaties, uz to savu attīstības ceļu, cik daudz laika procentuāli tu velti šim? Procentuāli laika es domāju, ka veltam pietiekami daudz, zinot to ļoti lielo skrejienu un tematiku dažādību, bet varbūt tā ir viena vai maks 2 konferences gadā, un tā tīri, ja burtiski jāsaka, un tādas, kuras es tiešām ļoti, ļoti izvērtēju pati, jo šobrīd 2 dienas veltīt tam nonstopā ir ļoti izaicinoši. Un es šogad izdarīju to vienreiz tagad Helsinkos, un es biju izlēmusi sev pateikusi, ka es tiešām būšu šīs sarunās un konferencē, nevis telefonā, nevis e-mailos, nevis kaut kur citur, jo es mēģināju uzsūkt maksimāli daudz to, ko tur uz vietas es varēju, un man tas daļēji izdevās. Bija prezentācijas, kurās es cienīvēju, biju e-pastos. Lūk, es gribētu zināt, kurās prezentācijas, bet to tagad ne. Bet otrs, es īstenībā izmantoju daudz laika, tad, kad es varu klausīties uz austiņām kaut ko daudz diezgan. Man ir arī brīži, kas no tā ārkārtīgi nogurst, un tad man ir pāris playlists, kas ir tāds ļoti klišejisks, bet reading music vai lasāmā mūzikas vai meditācijas mūzika, jebkurā brīdī, kad es enerģiski jūtos savā ķermenī, tad es izmantoju, un es tādā brīdī lidmašīnā vai kaut kur, tad es vienmēr klausos, un es ierakstu, ko es gribu, es apmēram tavu podcastu, kā es jau minēju, ka es klausos tādu Patrika Lencioni Table Forecast podcastu. Es Franklin Covey podcasts klausos, kur ir ļoti labas, interesants intervijas ar dažādiem. Droši vien man vairāk patīk intervijas formāts, biogrāfija formāts, jo tas ir tas, kur tu mācies no konkrētām kļūdām vai konkrētiem cilvēkiem. Un es ļoti asinu ausis, ja dzirdu, ka kāds piemin kādu grāmatas, vienmēr tad noklausos īso tā kā to referents no grāmatas, un ja man uzrunā, tad es nopērku, man ir Kindle, un pāris grāmatas es pērku arī drukātā versijā, jo man kaislība pret grāmatām ir mājās ļoti pamanām. Lūk, un tā kā es cenšos tā kā atrast sev tādus role models vai tādus cilvēkus, kuriem es gribētu sekot vai kuru domāšana man liekas tuva. Un, protams, es no viņiem iedvesmojos un arī savai vadības komandai es esmu nolikusi sev par mērķi motivēt viņus. Viņi ir ārkārtīgi augsts līmeņa profesionāļi un man vienā brīdī nav jāuztraucās par to, vai tiks izdarīts termiņā viena vai otra lieta, bet man ir jādara tas, lai viņi būtu viņiem būtu maksimāli vēlme attīstīt šo uzņēmumu un motivēt viņus. Un tāpēc mēs taisam vairākas programmas, un vienreiz gadā vismaz mums ir tāda īpaša 2 dienu programma, kurā tad mēs izvēlamies, ko mēs tanīs dienās darīsim, un es parasti tas tā, kas izvēlas un piedāvā. Vai tu arī konsultējies ar HR cilvēkiem, vai HR vadītāju? Jā, protams, jā. Tas notiek kopā? Jā, tas notiek kopā. Viņi ir tas pirmais cilvēks, kurš uzzina tās manas idejas, pasaka to savu viedokli. Es arī gribu motivēt viņu, tāpēc man ir interesanti zināt, ko viņi par to domā un kā tas saslēdzas kopā ar to visu mūsu, teiksim, darbībām uzņēmumā un lai tas nav tā izrauts. Nu, zin kā, mēs esot tikai savā tanī burbulī, riskējam ar to, ka mēs vienā brīdī nespēsim varbūt kaut kādu ārpus ikdienas lēmumu pieņemt, jo tas ir tas, kur mēs iedvesmojamies no citām jomām, no citiem vadītājiem, no citiem uzņēmumiem, un tādēļ es ļoti pati uz sevi redzu to, kā tas ietekmē pozitīvi paplašināt vispār skatu punktu un redzēt plašāk. Jā, un redz, tu arī to saki, tu motivē savu komandu, un tu motivē savu komandu arī savu piemēru, un man bieži vien ir šis jautājums no vadītāja, bet kā man motivē tos cilvēkus? Es redzu, ka viņiem ir jātīstās, ka viņiem ir jāmācās, kur ir Harvard Business Review raksta, ka viņiem ir jāmācās, viņi nebūs darba un tā. Kā man viņiem parādīt? Practice what you preach. Es domāju, ka tev tiešām, tad ir pašam arī jārāda tas piemērs, ka tu ej un mācies, un ne jau tā kā ar putām uz lūpām, un tev nemitīgi, es nerad dzirdu šo te, ka visiem ir jāmācās un mūža izglītība un tā tālāk. Mums katram pašam ir tā kā sava autentiskā daba, kā mēs darām lietas, taču cilvēcīgā daba ir slinkot. Tāpēc visu laiku būt tajā apzinātībā un pamanīt, ka te es sāku slinkot, vai te es kaut ko negribu,
kad tu kaut ko jaunu ieraugi, pamēģini padomāt, kā būtu, ja es to uzzinātu, vai kā būtu, ja es par šito painteresētos. Un es domāju, ka tas arī notur visu laiku to azartu, zināt, veidot to paradumu, mācīties un darīt lietas. Man mazs komentārs beigās ir, ka viens no maniem jauninājumiem mūsu vadības sapulcē ir iedvesmas klubs, vadītāju iedvesmas klubs. Un kā tas izpaužās tā, ka vienreiz mēnesī no mums ir 2 reizes mēnesī vadības sapulces, ik pa 2 nedēļām, viena online, viena dzīvajā. Un tajā, kurā mēs esam dzīvajā, es vienmēr jautāju, vai ir kāds no mums 9 cilvēkiem, kurš vēlas prezentēt 10-15 minūtes kaut ko ir uzzinājis. Vai tā ir grāmata, vai tas ir podcasts, vai tā ir konferences, vai tas ir vienalga kas, bet tas ir iedvesmas klubs. Un mēs nesen to sākām, jo es kaut kur citur savukārt iedvesmojos, ka vispār sapulcēm ir jābūt kā filmām. Viņām ir jābūt interesantām, ir jābūt ievadām, ir jābūt iztirzājumam, ir jābūt nobeigumam. Jā, un tad tu vari, tā kā reāli, nevis tur vienkārši aiziet pa punktiem. Lūk, un šis iedvesmas klubs mums tagad ir laikam 3 reizes bijis, un redzēs, kāds aizies tālāk, bet es redzu, ka cilvēki sāk jau domāt, ka kas ir tāds interesants, un tas arī man labs eksperiments redzēs, vai... Tas ir ļoti labs. Es domāju, ka tas tiešām, kā tu saki, tas ir eksperiments, un es domāju, ka vislabāk, ka tu turpini viņu saukt par eksperimentu, lai tas nekļūst par kaut ko obligātu. Ja tas kļūst par obligātu, tad cilvēks sāk nogurt, vai arī tāda atklāta komunikācija, ka, šoreiz nē, nākamreiz, bet uzturēt to dzīvu. Es izdomāju kaut ko jaunu priekš šīs te jaunās rubrikas, runājot ar vadītājiem. Viens, kad tu dalies ar kaut kādām savām iedvesmām un ar to, kā tu ikdienā strādā. Es tagad mēģinu dabūt no kastītes ārā Satori sarunu kārtis. Nereklamēju, iesaku, pati lietoju ikdienā. Man ļoti patīk tie jautājumi, ko Satori ir sagatavojuši. Un kā tu gribi, Ilze, izvilkt vienu jautājumu? Jā, protams. Pamēģināt atbildēt. Brīdi, tie ir smagsvari. Tas nav nekas baigi tāds vienkāršais. Ja tu izvilksi jautājumu, ko tu negribi atbildēt, tad tu vari neatbildēt, bet pat var samēsīt. Mēs tagad spēlējam kārtas. Noslēguma jautājums no Satori kārtīm par dzīvi. Kas tev šobrīd sniedz cerību? Cik skaists jautājums. Man cerību patiesībā sniedz bērni. Ne tikai mani, bet vispār bērni. Man liekas, ka viņos ir tik daudz gaišuma, prieka, smaidu, un vispār viņiem ir tik daudz iespēju mūsdienās, kad tā ir tā mūsu nākotnes cerība, un tāpēc arī gan izglītībā nākotnē, gan arī mūsu darba devēja, varbūt tematikā, un arī mūsu ģimeniskajā mātes un tēvu tēmā, man liekas, ir burvīgi, ka mēs varam viņiem kaut ko sniegt un arī vērot, kā viņi to visu uzsūc, un tā ir viennozīmīgi man tāda ļoti liela un sirsnīga cerība. Ilze, paldies tev, ka tu atnāci, ka tu dalies ar to savu skatījumu un to savu pieredzi, kā tu dari lietas, kā tu skaties uz lietām, ko tu sagaidi, un es domāju, ka tā bija pietiekoši liela arī vērtība personāla vadītājiem paskatīties mazliet no otras puses, kā tu to savu ikdienu redzi, un man aizķērās dažas tādas būtiskas atziņas, un noteikti, mīļie klausītāji, ja jūs klausaties, un jums aizķeras kāda ideja, ko ir teikusi Ilze šodien, tad pierakstiet to, dalieties ar citiem, pastāstiet citiem, ko jūs dzirdējāt, ņemiet vērā. Skaidrs, ka visi uzņēmuma vadītāji nav vienādi. Mēs esam ļoti, ļoti autentiski un dažādi, un tā būtu jābūt, ka mēs esam ļoti dažādi, taču ir kaut kādas vadītāja ikdienas lietas, kuras vienkārši sakrīt diezgan līdzīgi, ja tur laika vadība, ikdienas fokus un to arī ņemt vērā tajā ikdienas sadarbībā. Tā kā paldies, Ilze, paldies, klausītāji, ka klausaties šo podcastu, un noteikti tiksimies vēl ar daudz un dažādiem iedvesmojošiem vadītājiem, kuriem ir šī ikdiena ļoti atšķirīga un uzņēmumi ar dažādām jomām, ar dažādām pieredzēm un dažādu ilgumu, kādā kurš šis vadītājs strādā.
Un smēlieties, iedvesmu, klausieties, mācieties, un tas, lai jums nodara ikdienas sadarbībā, lai mēs veidotu labāku, atbalstošāku darba vidi mums pašiem, darbiniekiem, un tādā veidā es domāju, ka arī mūsu sabiedrība kļūst labāka, kurā mēs dzīvojam. Paldies, Ilze, paldies. Paldies tev. Jā, un tiekamies nākamajos podkastos, tiekamies austiņās. Tā.